Es esmu iekāpis interesantā flowā, un es vienkārši gribēju uzfilmēt garāku un vairāk paskaidrojamāku video par pārmaiņām, blokiem, kā viņas salauzt un kā tikt nākošajā līmenī. Man tikko bija tāda padziļinātāka saruna ar vienu no maniem klientiem, kur Džeks jau kādu labu laiku ir strādājis ar sevi, un tiešām viņš ir tā kā Džeks, kas liek iekšā smagu darbu. Viņš ir bijis konsistents, trenējās, strādā ar sevi, analizē sevi, un viņš ir nonācis tādā punktā, kad viņš jau ir, teiksim, izsities tālāk nekā viņa vidējais cilvēku kopums. Un es teikšu tā, tajā punktā var nonākt viegli, un tajā punktā nonāk ļoti daudz cilvēki. Taču, lai tu izlaustos cauri tam punktam un pacelt savu nākošajā līmenī, tur ir vajadzīgs ekstra darbs, ekstra instrumenti un daudz paškritikas. Sāksim ar to, kad skaties vecīt. Tagad tu esi izlauzies tālāk nekā tavs vidējais cilvēku kopums. Kas var notikt tālāk? Viens ir, tev ir izvēle salauzt sev un tikt nākošajā līmenī, otrs ir, tu vari sev sabotāžot un nosist sev zemāk par to vidējo līmeni, kur lielākā daļa cilvēku arī nonāk. Jo, skaties, tev ir tava programma izveidojusies galvā no tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Un tā programma, viņa nemaz nevar tev iedot labākus rezultātus. Tā kā 3D pasaules rezultāti nevar mainīties labāki par to. Tāpēc, ka tā programma ir savā maksimālajā jaudā. Un, ja tu gribi mainīt jaunu 3D pasauli, vairāk pelnīt, iztīties labāk, pieaudzēt muskuļmasu, kolosālākas attiecības, vairāk brīvības, vairāk baudas, labāku mašīnu, labāku dzīvokli. Tur ir tāds ekstra darbiņš un ekstra kilometrs, kurš ir jānoskrien. Un mans mērķis tev šodien ir pastāstīt, kā to var izdarīt. Jo esmu pats tur bijis. Un tas ir tas posms, kurā diezgan daudz cilvēki iesprūst, atsitās, nokrīt lejā un tā tālāk. Bet es nonācu tajā punktā un es atradu veids, kā sevi izlaust ārā, un mans mērķis ir šodien to censties nodot tev, lai tu neesi tajā situācijā, lai tu vari sev uzlaust uz priekšu. Redz, skaties, tad, kad mēs pieskaramies tam augstākajam vidējam, kur tu esi labākā situācijā kā tavi čomi, tur sāk nākt iekšā tāds interesants iekšējais dialogs, kur tu pat tā īsti nemaz nevari just. Viņš nāk tāds smagnējs, tu jūties tāds tukšs, tu īsti nesaproti, kas notiek, un viņš tev sāk tā neitrāli nospiest. Un tev, teiksim, vairs nedod kaifu tās lietas, ko tu dari. Un viņš ir tāds diezgan skērīts iekšējais dialogs, jo tu tā kā nesaproti, no kurienes te vēja pūš. Kāpēc? Tāpēc, ka redz 11 gadus tu esi dzīvojis tajā programmā, un tu sāc lēnām viņus atdzirdēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir lielāki mērķi, tu esi atdūries pret to sienu, un tagad tas iekšējais dialogs sāk lēnām nākt ārā, bet still tu viņu joprojām nedzirdi. Un kāpēc tu viņu nedzirdi? Tāpēc, ka tev nav cilvēki, kas parāda to iekšējo dialogu, kas skan tavā galvā. Bet tagad iedomājies, ja tu atskaņot savu iekšējo dialogu, viņš noteikti skanētu kaut kā šidā. Es jau neesmu pietiekams. Kas te es esmu tāds? Es jau neesmu nekas speciāls. Es jau neesmu brīvs, man nav naudas. Man jau nesanāk, es jau neesmu disciplinēts, es jau esmu diezgan emocionāls un tā tālāk. Redz, tas iekšējais dialogs ir diezgan nospiedošs. Un viņš, redz, uznāk virsū tā diezgan tā neitrāli. Un viņš to nospiež, un viņš to neļauj augt. Redzi, tam iekšējiem dialogam piemīt enerģija, vibrācija, un tās vibrācijas neļauj uzvibrēt augstākām domām. Tu nevari vienkārši uzdomāt augstāk. Tu nevari nemazam justies augstākās emocijās. Tas nav iespējams. Tava programma to vienkārši nevar. Ne? Tāpēc, kas mums ir jādara? Mums tev ir jāsalauž. Mums tev ir jāsalauž un jādabūt tev tajā otrajā līmenī. Kā to izdarīt? Ir tāds teiciens, cilvēki mainās tikai tad,
kad sāpe palikt turpat, ir lielāka nekā mainīties. Tāpēc es tev izvedīšu cauri, piemēram, kurš tevi inficēs daudz sāpes, bet ar mērķi, ka tās sāpes vienkārši salūzīs, un tu pieņems lēmumus, kur mainīs tavu dzīvi. Okay? Tagad iedomājies. Tu esi tagad nonācis tajā punktā, jā, nu visas madūries un nokritis tā kā līdz atkal tam vidējam. Tev ir tā sajūta, ka tu gribi kaut ko vairāk, bet nevar saprast, kas jādara. Tu jūties tukšs un tā tālāk. Un tu zini, ka tev tagad ir tas iekšējais dialogs, kurš tev nospriež, kur tu jūties mazvērtīgs, nepietiekams, tu neesi pietiekam labs un varbūt pat nejūties mīlēts. Kā tu domā, kāda tavu dzīve būs pēc vēl 5 gadiem? Ja tu turpinās ticēt tam, ko tu šobrīd tici par sevi. Cik tu pelnīsi? Kāda būs tava enerģija, kāds būs tavs ķermenis, kas notiks tavā ģimenē? Skumji, ne? Kāda būs tava dzīve, ja tu turpinās tam ticēt vēl 10 gadus? Vispār slikti, ne? Apvēlies. Puncis jau krīt pāri par riepu, sācis lietot visādas draņas, noteikti nokurījies, varbūt sācis pūst koku, tur kaut ko darīt, visādas muļķības. Super depresīvs, bērni jau sāk nerespektēt, tu noteikti jau esi izšķīries no savas sievas. Sūdīgi, ne? Tagad iedomājies, ja tavu dzīve turpinās, un tu esi nonācis tajā punktā, kur tā kā tu vēl joprojām tici tam zemajam stāstam par sevi pēc 20 gadiem. Kāda ir tā tava dzīve? Tur viss slikti, vai ne? Varbūt es palicis bez darba. Varbūt es palicis bez mājām. Bērni tev vairs nezvana. Viņi jau tev ir izrakstījuši ārā no savas ģimenes grāmatas, jo viņi vienkārši nesaprot, kas ar tevi notikās. Kā tu domā, kāda būs tava dzīve pēc 30 gadiem? Un te jau ir tas punkts, kad, nezinu, vai viņi vispār būs. Varbūt tu jau būs uzmet striķi kaklā. Zini? Varbūt būs izdarījis tādas stulbības. Ne? Tas ir tas garantētais rezultāts, ja tu turpini ticēt tam stāstam. Saprot? Jo tev iekšā ir tā deksme, tev iekšā ir tā vēlme būt vairāk, darīt vairāk, palīdzēt vairāk. Tā deksme ir tur iekšā. Viņa tev turpinās degt, viņa tev turpinās stumt līdz kamēr tu mainīsies. Bet redzi, kā jau es tev teicu, liela daļa cilvēku nepārlauž pār tam līmenim. Tā deksme turpina degt, bet visu, ko viņi dara, ir sev sabotāžo un aizved sevi līdz tai dzīvei, kuras tev tikko stāstīju. Tu zini, kāds ir tas rezultāts. Tur viss ir slikti, tur viss ir pilnīgā dirsā. To dzīvi tu negribi. Tāpēc skaties, vecīt. Iedošu tev piemēru. Bērns piedzima. Viņš bija pietiekams. Kaut arī, teiksim, viņš nevarēja aiziet uz veikalu nopirkt paēst. Kaut arī viņš nestrādā, kaut arī viņš nepelna naudu. Viņš piedzima pietiekams. Un viņu mīl. Ne? Un viņu nemīl tikai vecāki. Viņu mīl arī Dievs, visums, vienalga, kam tici. Tas nozīmē arī tevi mīl. Arī tu esi pietiekams. Arī tu esi vērtīgs. Vienkārši viss, ko tavs prāts ir izdarījis, ir izveidojis to stulbo stāstu par tevi, vecīti. Viņš ir atradis tās lietas, kur tev norakt. Viņš ir atradis tās lietas, kas tev nav sanācis, un viņš vienkārši spied uz viņām. Tu redzi, neesi pietiekams bijis, tāpēc, ka tev tas nesanāca, nu es nepietiekam labs bijis, jo nenoriskēt, nobaidījies. Viņš ir izveidojis tādu fucking stāstu par tevīm, kuram tu tici. Bet tās ir pilnīgas muļķības. Ja redzi, tu nevienā brīdī neesi pazaudējis savu vērtību, tu nevienā brīdī neesi bijis nemīlēts. Viss ir bijis tavā prātā. Tāpēc tagad zinot to,
Mums ir jāizveido jauns stāsts, vecīt. Jo es zinu, ka tu negribi nonākt tajā rezultātā. Un kāds ir tas tavs jaunais stāsts? Viņš ir, vecīt, pilns ar enerģiju, viņš ir pilns ar jaudu, viņš ir pilns ar spēku. Skaties, kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pietiekams, tu esi mīlēts, tu esi labs, un tu esi īpašs. Un skaties, tam stāstam apakšā ir pavisam cita jauda. Esmu disciplinēts, esmu enerģisks, esmu pārliecināts, es ticu, man ir spēks, man ir jauda, es riskēju, es nebaidos, es cīnos, es nepadodos, es meklēju risinājumus. Tu beidzot tiec pie tām domām klāt saproti, kuras tev atnes to biznesa iespēju, kuras piesaist to tavu dvēseles cilvēku, kur tu esi tavs labākais tēvs, kur tu esi tava labākā versija, kur tu pelni vairāk, kur tev ir kolosāla fucking dzīve. Tu beidzot tiec pie tām domām. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs uzskats koriģē visu tavu enerģiju, visu tavu vibrāciju, visas tavas domas, visas tavas emocijas. Kad tu tiec pie jauniem uzskatiem pie sevis, tu sāc domāt lielākas domas, kolosālākas emocijas, un tu sāc rīkoties. Saproti? Beidzot tu tiec klāt pie tā visa, un tavas rīcības sāk atbilst tam, ko tu vēlies no savas dzīves. Tu beidzot vari spērt tos soļus uz priekšu ar pilnu jaudu, bez bailēm, bez šaubām. Viss ir pieejams. Tikai tev ir jāpieņem lēmumi ar disciplīnu, ar ticību, ar entuziasmu. Ka tu esi pietiekams, ka tu esi labs, tu esi mīlēts un tu esi fucking īpašs. Tad, kad tu pieņem tos lēmumus par sevi, viss šiftojās. Tu iekāp jaunā identitātē. Tā jaunā identitāte ved tev līdz jaunai realitātei. Viss tas darbs, kuru tu kultivēji šeit iekšā, viņš sāk veidot pavisam citu 3D pasauli. Tu pelni vairāk. Tu jūties labāk, tu izties labāk, tev ir kolosāls attiecības. Tev ir kolosāli cilvēki apkārt. Tev ir kolosāls dzīvesveids. Brauc kolosāla mašīna, dzīvo kolosālā dzīvoklī. Tev ir skaista apkārtne. Viss šiftojās. Jo tu izvēlējies pieņemt lēmumus, kuri atbilst tam, ko tu vēlies sasniegt savā dzīvē. Tu beidzot seko šeit, šitai sajūtai, tai deksmei, kas tev konstanti vilk uz priekšu. Un tas saucās pure alignment. Kad tu beidzot spēr pretī rīcības tai misijai, tai vīzijai, tiem mērķiem. Un tur, vecīt, tu esi highly connected un tev nodrošinās pilnīgi visu, ko tev vajag, lai tu nokļūtu tur. Jo redz, beidzot tu sāk klausīties. Beidzot viņi salauza tevi. Beidzot viņi tev dabūja tajā punktā, kad sāpēt ir zaibala un jāmainās. Tāpēc, vecīt, es ļoti ceru, ka tu izvēlēsies spēcīgāku stāstu par sevi, ka tu ieraudzīsi savu vērtību un ka tu spērs soļus uz pareizo virzienu. Lai veicās!